Sveicināti! Es atrodos Berga bazārā, netālu no ISP galerijas, kur šobrīd tiek atklāta izstāde Rūtai Kalmukai. Izstāde saucās Dzen. Un šeit notiek, vai notika, vai vēl notiks arī performance. Un, laikam, svarīgi atzīmēt to, ka šī izstāde notiek Rīgas fotogrāfijas bienāles ietvaros. Un pēc visas spriežot, šī būs tā retā iespēja arī redzēt fotogrāfijas šī notikuma ietvaros. Robert, ko tu šeit dari? Ko tu šeit dari? Es atnācu sasildīties. Vārnēd augsta. Mums jāiet uz pilotu galeriju. Būs vēl labāk. Kā tev liekas, cik kadrus tu šeit nofotografējies? Es nezinu, es tikko ienācu. Tev atkal jaunas kameras. Vecās pārdevi? Nepērku. Hei, vai jūs runājat par šo izstādi gadījumā? Mēs par veselības problēmām, protams. Tā ir intervija. Vai šī izstāde rosina runāt par tādām eksistenciālām lietām? Par eksistenciālām, protams. Man liekas, ka te nav ko daudz runāt, vairāk ir jāskatās un jābauda. Man patīk, ka Rūta ir pievērsies arī senākai tehnikai, ka viņa kaut ko pamaina. Jo pirmo tā iepriekšējā izstāde šeit bija tāda zīdra, tāda fotogrāfija, kā es to saprotu, klasiskā. Man ļoti patīk, ka viņi kaut ko citu dara arī. Jā. Es jau mierināts. Kāpēc tu tik daudz nopirki? Tāpēc, kad es pelnu uz viņām, tas mans darbs ir. Jā? Ko citu šitādu varētu pārdot ar parakstu? Par 80. Jā? Par 80, jā. Lūdies, cerēties, tā kā es paši. Viņam forši, ka viņam ir tā vecuma, viņam sāk brukt depresija ārā no šķiedras, un viņš izstāsta tāds vēl grafiskāks nogivis. Šitie tādi skaisti artefakti. Tāpēc man likās, ka jābūt laikam visam forši pat oriģināli izlikt, jo viņam būtu tas audums. Neizlikai, jā? Un viņš tās kopijas. Tas neesot oriģināla audums, jā, kopija.
oriģināli jau būtu forši, viņš būtu kā tāds arī, bet pat grib. Jā, bet interesanti, viņš ir mazliet lielāks. Jā, It kā tāds pats esot. tas pēc. 4 vajadzētu būt. Mekšikas arī ir oriģināli, Kaziks, jā. Tu piedalījies procesā? Nu, nosacīti, nē, es Rūtai palīdzēju ar tieši to tehniku. Es viņai vienkārši kaut kad Rūta bija pie manis atnākusi, viņai vienkārši, iemācīju to procesu. Jo tas ir viss kamerā iegūti pozitīvi, kā oriģināls materiāls no kameras. Tā bija mana tā iesaiste, bet viss pārējais tikai vienīgi Rūtas. Skaidrs, paldies. Čau, Aija, kā tev izstāde? Čau, Arni. Izstāde ir kolosāla, ir dzērieni, bet, principā izstāde huiņa. Tas būtu visprecīgāk pateikt. Cheers. Kāpēc? Zini, nevibrē. Pilnīgi nekas stāv jau 2 stundu. Visu noskatījos, 2 reizes izgāju caur. Vienkārši nekas nevibrē. Huiņa vienkārši tas būtu vispatiesāk. Tīri latviski sakot. Ir ok? Paldies. Čau, Rūta, apsveic ar izstādu. Man ir jautājums tāds, kas notika tavā dzīvē, ka tu kaut kam šādam pievērsies? Ņemot vērā, ka pirms tam tavs fotogrāfijas bija ļoti dokumentāls. Nē, nemaz jau nebija tik dokumentāls. Tu domā pievēršanos fotogrāfijām šādām vai buto? Abām lietām, manuprāt, tās ir saistītas. Jā. Viss notiek pamazām. Es nevaru tā vienā teikumā pateikt, kas notika. Vecums varbūt. Kaut kas transformējās. Es laikam sen jau biju izdegusi ar to dokumentālo fotografiju, un tas viss man likās par daudz un par blīvu. Tas jau taču aģentūras laikā jau, man liekas, jau pat rakulis bija. Un tas pamazām transformējās no to iepriekšējo izstādi, kad es taču sāku uz tās lielās kameras bildēt, kas man tā kā bija iekšēji nepieciešamība. Un tagad šīs uz drusku vēl lielākas kameras, vēl vecākas kameras, kur tā kā tas process ir vēl garāks. Viņš ir ļoti garš, var teikt. Vai tas, ko mēs redzam šajās nelielajās fotogrāfijās, tās ir bez mazai kontaktkopijas? Bez maz vai nē. Tie oriģināli tieši šādā izmērā, jā, un viņi fotografēt uz audumu. Taisno uz tā, uz papīra un uz audumu taisno bildēt. Un attīstīt reversā procesā, tas iznāk, ka man ir tas vienīgs eksemplārs. Šīs ir digitālās izdevības. Bet tas, ko mēs redzam, ir audums vai tā ir fotogrāfija? Jo tur ir tāds interesants reliefs. Šī konkrēti ir izdruka fotogrāfija, bet oriģināls ir uz audumu. Vai tu mazliet atklāt to procesu? Reversais process, ka es uzfotografēju pataisno uz papīra vai uz audumu, un tad attīstu vairākās ķīmijās, un lai man ir tas pozitīvs attēls uz tā papīra. Un tas ir laikietilpīgi, un ņemot vērā to, ka katreiz braucot uz mežu man bija 6 kadri, no kuriem kādreiz kāds varbūt izgaismojās vai kā, un pēc tam vēl 2 bildes, piemēram, stundas laikā var
attīstīt. Tā kā tas viss 3 gadus iekopu rituālu. Paldies!